Dzied dzircenītis aizkrāsnē, nāc bērniņ mātei auzotē, ak, neprasī nav maizītes, skats, kad tur laukā zvaigznītes. Pagaršos kādu tev? Nē, tu man negaršo tēju. Tā ir mana tēja. Māmiņa Jolanta agrāk strādāja par pavāri kafēnīcā, bet nu jau ilgāku laiku ir bez darba, jo uzņēmums slēgts. Mēnešiem ilgi ģimene dzīvoja tikai no vīra algas, kuru maksāja neregulāri, taču decembrī arī šī nauda beidzās. Darbu zaudēja tētis. Nebija uz to momentu vispār nekāda ienākuma, jo viņam tur tā firma tā kā bankrotē un pat naudiņas tur nesamaksāja. 2 mēnešus praktiski vispār bez nekādiem līdzekļiem, jo pilnīgi tik daudz, cik tā bērnu nauda tā pastāv. Un vīram kaut kādu invaliditāti maksā tur drusciņi, bet tā arī praktiski, tā arī viss. Sandis un Raivis ir 8 gadus veci dvīņi. Kā jau bērniem, viņiem garšo saldumi, bet par tiem tagad var tikai sapņot. Naudiņa ir jātaupa, īpaši neko nevar tērēties. Bet, gribās jau tos saldumus, gribās. Vasarā visi 4 čakli strādājuši lauku darbos, tāpēc vismaz dārzeņi ziemai sagādāti. Kartupeļi, burkāniņi, kāpostiņš. Nav tā, kad mēs tur esam dikti izvēlīgi. Esam pieraduši jau pārsvarā pie tiem dārzeņiem. Agrāk dārzeņu zupas lika brāļiem saraugt degunus. Tagad ēd kāru muti, stāsta mamma. Sūdzēties nevar, tāpat tās biešu zupu izvāram un kāpostu zupu izvāram, bišķiņu gaļiņu drusciņu klāt. Viņiem sieri dikti garšo un sieriņu šokolādus un kādreiz tad varēja. Arī jā, viņiem tas garšo un tagad aiziet uz veikalu tur pa 20 centīmiem, ja tur sieriņš, tad tas jau vairāk, tas ir dārgi. 2 nopirkt, tas jau 40 centīmi, ja tur maizīt var nopirkt, tad tas ir dārgi. Zaubē iestājies īsts ledus laikmets, augsti. Ģimene pa ziemu saspiedusies vienā istabā, jo visu dzīvokli nevar piekurināt, tāpēc brāļiem ir jāmācās virtuvē. Jūs man te uztaisīšu darbnīcu, esat mākslinieku nekārtība, mākslinieciskā nekārtība. Malka ir pašu sagādāta, arī zāļu tējas vasarā vākuši un kaltējuši visi kopā. Lētāk sanāk arī un veselīgāk tomēr nekā veikalā pirktās. Jolanta šausminās, cik daudz no niecīgā ģimenes budžeta jātērē pārtikai. Par drēbēm jau vispār nerunāsim. Tās jau mēs tikai, tad, kad 1. septembris, tad tā krāja, pavasar to naudiņu noliek, tad jau tur vai somu jaunu un tās grāmatas, un tad atkal būs pa to. Pavasar būs jau tam nauda jāatlicina. Arī sporta pulciņš puikām ir par maksu, un gribas vēl mūzikas skolu, keramikas pulciņu un citas jaukas lietas. Raivis un 4 minūtes vecākais Sandis nebeidz vien uzskaitīt. Varēja just jau bērnībā, kad jau Sandis ir bišķi tāds straujāks, ātrākas dabas, un Raivis bišķiņ, tā, lēnāk, bet arī pēc tam jau brālim līdzi visi nedarbi un viss pārējais. Sandis ir lietišķāks un ātrāk sarod ar jauniem apstākļiem, bet Raivis lielāks sapņotājs. Tik dažādi un tomēr daudzās lietās vienisprātis. Kurš mīļākais gada laiks? Vasara. Dvīņi viens par otru zina visu, gan pastrādātos nedarbus, gan arī to, ko katrs no viņiem darīs pēc 10 gadiem. 18 gadi. Viņš strādā. Par ko? Es izdomāju. Jā, es zinu, par lidotāju. Viņš gribēja par par policistu. Jā, skatās tādus filmus, kur arastē un visāds tāds. Īsta superkomanda policists un lidotājs. Lai sasniegtu mērķi, ir tik daudz jāiemācās, gan brist pa sniegiem, gan kokos kāpt. Peldies! Zem āraugstu kāp! Un zemu krīti. Kā plējā labāk. Diezgana būs. Kā teic? Ja vecākiem būtu stabili ienākumi, gan mamma, gan puikas vēlētos ne desas luņķi un ne jaunas drēbes, bet iespēja izrauties no ikdienas un domā par trūkumu. Kaut kur kopīgi aizbraukt. Tā kopīgi kaut kur, kaut kādā, uz kaut kurieni neesam sen bijuši pilnīgi ne uz pilsētu, nesanāk ne uz kaut kādiem teātriem, ne uz kaut kādu cirku kaut vai uz kaut kādu pasākumu, kaut kādu leļu teātri. Kas jums būtu tas, ko jūs gribētu? Pārsaldinās to tējiņu.
pielāgojamies tai situācijai, kāda ir, vai ne? Jā. Varbūt mēs jau ceram uz to, ka ilgi jau nebūs tas trakums un kaut kādi varbūt darbi parādīsies un pavasara jau ir, kaut ko jau var atrast. Jolanta gribētu, lai izdodas atrast pastāvīgu darbu ar sociālajām garantijām, nevis tikai īslaicīgas vasaras haltūras. Bet kopīgi kaut kā pārvarēsim to krīzi. Ir labi cilvēki, kas arī palīdz tomēr. Cīnīsimies! Lai cīņas spars neizsīktu, ir vajadzīga līdzcilvēku palīdzība. Tikai 8 lati un 50 centīmi nepieciešami, lai Jolantas vārītajās zupās bez dārziņiem būtu arī putrājumi, bet konfekšu trūkumu aizstātu gardā mannā biezputra. Ilva Everte, Renārs Muskars, Tautas balss.